Godājamie klātesošie, godātie deputāti, tiešais skatītāji. Sāksim novembra mēnesi attīstības komitejas sēdi. Šodien jums darba kārtībā tika izsūtīti 3 darba kārtības jautājumi. Lūkšu balsot par darba kārtību. Par, pret, atturās, darba kārtība pieņemta. Līdz ar to pirmais darba kārtības jautājums ir par Saldus pilsētas Saldus tirgus un autostas teritorijas detālu plānojumu atcelšanu. Un ziņo Zane Štencele. Labdien! Tātad 2011. gada 24. novembrī ir ar saistošiem noteikumiem apstiprināts detālu plānojums Saldus tirgus un autostas teritorijas detālu plānojumu grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Saldus novada pašvaldībā ir saņemti 2 iesniegumi. Viens no Sijā Gabriela 30. oktobrī un otrs no Sijā Saldus komunāls serviss 4. novembrī, kuros ir norādīts, ka esošais detālu plānojums un šo iesniedzēju teritorijas perspektīvās attīstības daļai neatbilst detālu plānojumā paredzētiem risinājumiem. Un tie ir novecojuši un zaudējuši aktualitāti. Un tiek lūgts atcelt minēto detālu plānojumu. Tātad normatīvie akti paredz, ka detālu plānojums var pārskatīt un izvērtēt pašvaldību un veikt uzraudzību. Un teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros tika veikta visu detālu plānojumu izvērtēšanu un, kā jau paskaidrojušā daļā ir minēts, ka ir veikts šis izvērtējums un ir priekšlikums atcelt šo detālu plānojumu. Protams, ir vairāki pamatojumi, kādēļ to vajadzētu darīt. Tas, ka detālu plānojums ir daļai īstenojams, bet uzsāktie risinājumi neatbilst detālu plānojumam. Un, ja būs jautājumi, tad atbildēšu. Tātad priekšlikums ir šo detālu plānojumu atcelt. Ja tur varbūt Zana var iezīmēt visam vienkārši deputātiem to procesu, kas tur šobrīd tiek plānots un kāds tas pamatojums ir šim vienkārši valodā varbūt arī skatītājiem. Es gan neesmu visos procesos, kas notiek pašvaldībā iesaistīta, bet vienā no zemes vienībām ir plānota, ir jau uzsākta ēku nojaukšana un paredzēta tirniecības vietas celšana. Paldies, kolēģi. Jautājumi, diskusijas? Jā, Ivars, lūdzu. Ivars Skribelis jautājums. Ko šis detālu plānojums paredzēja, tas, ko mēs šobrīd plānojam atcelt, kas bija tur paredzēts? Tas tieši detalizēja iepriekšējo Saldus pilsētas teritorijas plānojumu un tā laika normatīvie akti un zonējums saucās darījumu apbūve, un tā arī ietvēra, jāatrod īstā lapa, kur man bija detālu plānojums, jau pirms saita arī bija uz detālu plānojumu, kas ir pieejams ģeoportālā. Maz mirklīti. Katrā ziņā vairāk ar tirzniecības vietām tieši saistīts. Tātad darījuma iestāžu apbūve, autoosta, autostāvvietas, kioski, mazumtirniecības un pakalpojumu objekti, sezonu rakstura, tirgus, tirniecības vietas, aptiekas, restorānu un citas sabiedriskas ēdināšanas iestādes un palīga izmantošana publiskās toaletes biroja. Un tad nākamais jautājums, ar ko tas šobrīd atšķirsies, principā tā plānota apbūve, kas tur ir no tā, ko mēs tur plānojam atcelt? Jo es saprotu, ka tur tirniecības vieta plānojās tajā vietā izbūvēt, kur šobrīd Roberts minēja nojaukšanu noteikās. Ja es varētu lūgt atļauju, tad detalizētu informāciju varbūt jums sagatavot uz domas sēdi. Jo šobrīd aiziet ar kolēģi, un es detaļās jums nevarētu tās nianses šobrīd izstāstīt. Katrā ziņā tie varbūt tie apbūves rādītāji vai intensitāti vai kaut kas tāds.
Paldies. Tas ir mums jau zināms komersants, tā Gabriela, vai tas ir kaut kas ir zināms? Viņi ir uz Kurzemes strādā, top veikala operators. Jā, Kristīna. Jautājums tīri tehniski atceļot šo detālu plānojumu, tad jaunais teritorijas plānojums tur tiek mainīti, ja šie Nē, šobrīd tad iestājas apstākļi, ka novada teritorijas plānojums ar publisku apbūvi tajā vietā ir. Jo arī normatīvie akti ir mainījušies attiecībos detālu plānojumiem. Šobrīd viņi arī pat nav jāapstiprina saistošiem noteikumiem. Paldies, un Edvards. Vai ir zināms, vai esoši, vai tā plānota apbūve intensitāte, un tas atbilst teritorijas plānojuma apbūves noteikumiem, vai arī paredzēts atbilstoši Saldas novada apbūves noteikumiem stāvvietu skaits? Es saku, par detaļām es vai netiks izmantot pašvaldības infrastruktūru šīs te? Mums te apbūves noteikumi paredz katrai tirdzniecības vietai noteiktu stāvvietu skaitu. Jā, ir tā kā teritorija, detālu plānojuma teritorija plaši ietver arī tirgus teritoriju un autostāvvietas. Tā kā pa tiem risinājumiem es neesmu lietas kursā. Ja es saprotu, mēs šobrīd vienkārši apceļam ar lēmumu to, kas ir pieņemts, un tas jau, kas būs tālāk, to mēs pēc tam arī pieņemsim citu lēmumu. Kāda viņiem par tā kopējā apbūves koditūra? Viņš liels tas saikls būs? Viņš jau tur liela nevar. Vai viņi ir sākuši jau kaut ko? Viņš šobrīd ir nojaukšana. Tur ir atbrīvots tas laukums, to jau faktiski sēdē. Nē, kaut kādu mērķi tas noteikti tiek darīts. Tāpat jaukāks. Teorētiski šis detālu plānojums tiktu atcelts ar jauno teritoriju plānojumu. Jā. Mēs vienkārši pātrinām procesu, lai uzņēmējs varētu ātrāk veikt būvniecību. Es pareizi saprotu. Ja jautājumi vairs nav, kolēģi, varam pārēt pie balsošanas. Jā, lūdzu balsojumu par, pret, atturās lēmumu projekts vienbalsīgi atbalstīts virzīšanai uz domes sēdi. Paldies. Otrais lēmuma projekts par bieži sastopamu derīgu izrakteņu iegūves atļaujas izsniegšanu akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži atradnei Namiķi 2023 un ziņo Raivis Zīrups. Labdien visiem! Jā, ir saņemts akciju sabiedrības Latvijas valsts meži iesniegums par bieži sastopamu derīgu izrakteņu iegūves atļauju. Attiecīgi saņemt visu institūciju dokumenti un nepieciešams apstiprināt pašvaldībā domes sēdē. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu virzībai uz domes sēdi. Paldies. Jautājumi, diskusijas nav. Lūdzu pārējiem pie balsojuma par, pret, atturās lēmumu projekts vienbalsīgi atbalstīts virzīšanai uz domes sēdi. Paldies. Un trešais lēmuma projekts par apstiprinājumu nekustamā īpašuma Liepnieku iela, Meža iela, apakšstacijas iela Brocēnu pilsētā sastāvā esošo zemes vienības statusam pašvaldībai piekritīgā zeme un ziņo Raivis Zīrups. Jā, tad apzinot situāciju, nepieciešams dokumentu sakārtošana, attiecīgi šie te visas vienības, kas ir minētas, nav reģistrētas zemes grāmatā, bet ir tikai piekritīgi pašvaldībiem. Līdz ar to, lai sakārtotu uz zemes grāmatas un vispārējo, nepieciešams domas lēmums par to, ka izpildīt šo funkciju, lai būtu viņas ierakstītas zemes grāmatā un reģistrētas kā būs. Attiecīgi tā iet runa par ielām, kas ir pie Brocēnu, Liepnieku iela, attiecīgi, kas tad minēts ir, ja? Meža iela. Un tad tā, jā, nepieciešams domas lēmums. Paldies. Jautājumi, diskusijas? Jā, piedodiet, man jau precizēja, jums ir attiecīgi tur minēts, no sākuma lēmuma projektā minēts neprecīzi skaitļi. Un attiecīgi tad mainās sarkanā iezīmētais, ko jūs redzat, kur Solvīga parādījusi, ir precizēta kvadrātmetri konkrētajiem ielam. Paldies. Jā, paldies par labojumu. Pirmais bija Andersona kungs, tad Skabeļa kungs. Andersons. Tāds jautājums, šādas pašvaldībai piekritīgi īpašumi, acīm redzot, ir daudz. Jā. Ir kaut kāds plāns, kā to tik galā? Šis process, kā mēs lēmām ejam uz priekšu, ik pa laikam būs šādi lēmumi projekti. Cik gadus mums vajadzēs? Nemācēšanos precīzi atbildēt. Tas, kā mēs pieskaramies pie šiem īpašumiem, attiecīgi, tad viņi arī tiek reģistrēti. Tāda ir, un būs viņi uz priekšu arī.
Es droši vien varu nokomentēt, kā tas bija Brūcēna novadā, kad jebkurā gadījumā ir saraksts par šiem īpašumiem, un tad skatās primāri, ja ir nepieciešams kaut kādas darbības, tad viņas arī reģistrē, jo tas viss process maksā naudu. Un ir arī tie īpašumi, kuri pēc plāna tātad tiek sakārtot un reģistrēt zemes grāmatā. Es saprotu, ka tā tas notiek. Tā tas tieši notiek. Jā, Kristīna. Jo šī gadījumā mēs bijām veikuši investīcijas attiecīgi lietniekiem un līdz ar to ņemam blakus ielas klāt un reģistrējam viņas zemes grāmatā. Paldies. Es ceru, ka es atbildēju. Jā, paldies arī uz manu jautājumu atbildēt. Jā, paldies. Vai vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad lūgums pārēt pie balsošanas par, pret, atturās, lēmumu projekts vienbalsīgi atbalstīts virzīšanai uz domas sēdi. Paldies, kolēģi. Tiekamies nākamo nedēļu domas sēdē un veiksmīgu darbu dienu visiem. Paldies. Divas komitejas.